Sveiki, sveiki! Šodien ir sestdiena, man rokās ir mūsu kompānijas Sersag vītolu krēms. Kāpēc tieši vītolu krēms? Tāpēc, kad no ceturtdienas uz piektdienu mums tāda situācija bija, kad mazmeitiņa pamodās un viņa raud, kad viņai sāp kājiņas. Kājiņas sāp tāpēc, kad viņa strauji mums bērniņš aug. Un vītolu krēms ir risinājums, lai palīdzētu mazuļiem pie straujas augšanas, tātad, ja cirksnīšos sāp kājas, celīšos sāp kājas, mēs sasmērējam, jo vītolu krēmā ir iegūts aspirīns no vītolu mizas. Tātad, māmiņas, patiešām, ja jums ir tāda problēma, kad jūs redzat, ka jūsu bērniņam sāp kājiņas, un lai nevajadzētu dot kaut kādas zāles, vēl kaut ko, ir izcinājums kompānija Sersag, ir šis burvīgais krēmiņš, vītolu krēms. Mums ir arī, protams, masāžas krēms, ko mēs zinām, mēs esam reklamējuši, mēs esam cēluši saulītē masāžas krēmu, viņš der patiešām burvīgs līdzeklis, var teikt, lai būtu jūsu aptieciņās mājas, bet vītolu krēms ir burvīgs tādā ziņā, kad mazulīšiem mēs varam palīdzēt. Atceros pirms kāda laika Sarmīta Grīniņa mūsu līderis stāstīja par vītolu krēmu. Paldies, Sarmīt, par to informāciju. Es vienkārši atcerējos un uzreiz es viņu arī izmantoju, jo man viņš bija mājās. Tātad vītolu krēms mums arī mūsu katalogā ir, arī zaļais krēms, protams. Vītolu krēms ir ar numuriņu 334, 150 ml un patiešām, meitenes, ja jums ir, māmiņas, ja jums ir tāda problēmiņa, droši vēršaties, griežaties pie manis, pastāstīšu sīkāk, smalkāk, kas tur iekšā ir tieši kādas sastāvdaļas un tādas lietas. Tātad aicinu, nodrošināties, lai kā teikt, būtu mājās šie burvīgie no kompānijas Sersag bio produktiņi, kas ir nekaitīgi jūsu bērniņam, jūs varat droši lietot, tāpat arī citus produktiņus jūs varat lietot, bet tas jau ir cits stāsts. Šodien es gribēju jums padalīties vītolu krēms. Atā!